Sveiki! Mani sauc Jānis, un šodien pastāstīšu par Lamparta loģisko pulksteni. Šis algoritms tika nosaucis Leslija Lamparta izgudrotāja vārdā. Tas ir laika soļa algoritms, ko lieto, lai noteiktu notikumu secību disruptīvās sistēmās. Algoritms darbojas, izmantojot mehānismu, kas palielina pēc notikumu tā savu vērtību. Tā nosacījumi. Process palielina savu skaitītāju pirms katra notikuma. Kad process sūta ziņu, tas ieliek arī savu skaitītāju vērtību ziņā. Kad saņem ziņojumu, saņēmēja process palielina savu skaitītāju vērtību lielāku par savu un atnākošo ziņas vērtību. Piemēram, ja A tiecas uz B un C tiecas uz D, jo notikumi vienā procesā ir secīgi. Bet, ja B tiecas uz C un D tiecas uz F, jo Lamparts tiek sūtīts saņemts attiecībās. Nevar būt A tiecas uz E un E tiecas uz A, jo šie procesi notiek vienlaicīgi. Paldies par uzmanību!